es atnācu pie trenera, un treneris ir Ilmars Bricis, istabā, parunāt par konkrētu lietu, kas bija noticis pirms tam, jau pagājuši gadu. Un tad viņš iztuma mani istabās un saka, celt augšā rokas un viss. Ar to viss tālāk arī turpinājās. Būtībā tas bija kautiņš, vai viņš tev uzbruka? Nē, viņš man uzbruka virsū. Bija baigi niksnis, uzbruka man virsū. Pēc tam no komandas nāca šķirt 2 cilvēki. Un tad jau es uzreiz uzlika krustu uz nākamā tālām darbībām, jo principā es jau biju izsis ārā, jo ārsts Aldis Cīrulis, Olimpiskās vienības pārstāvis, viņš mēģināja glābt situāciju, cik ir iespējams glābt, vai kur uzlika speciāli uz rokas apsēja, un arī tāpat arī, kas saistībā ar plecu, arī mēģināja visu tur sateipot un izdarīt. Bet kopumā es vairs nebiju spēlētājs, tā kā principā izslēdzu no spēles ārā.